teikšu tā, ja viss būtu bijis labi, es šeit nesēdētu un jūs man neuzdot jautājumus, mums nebūtu šīs intervijas. Tātad visticamākais, kad nebija, jo tad arī nebūtu bijis premjerministrs lēmums par šīs demisijas pieprasījumu un arī nebūtu ielidojušie droni. Neskaitāmie Latvijas teritorijā būtu daudz ātrāk risināta šīs problēmas, būtu daudz ātrāk un saulaicīgāk arī mūsu industrijas droni izvietoti, pretdroni izvietoti uz robežas, ko mēs tagad ļoti strauji attīstām un ejam, lai nevajadzētu mums ar dārgām raķetēm no lidmašīnām triekt lejā dronus, bet tieši ar mūsu industrijas piegādātājiem sistēmu varētu sargāt mūsu valsti, iedzīvotājus, debesis. Mūsu galvenais uzdevums ir izveidot sistēmu, kas ir spējīga, ja Krievija novirza dronus uz Latviju, lai šos dronus mēs varētu pārtvert. Un tas ir augsts prioritātes uzdevums, pie kura es arī strādāju kopā ar bruņoto spēku komandieru. Viņa komandu aizsardzības nozares un industrijas cilvēkiem mēs patiešām strādājam intensīvi, lai mēs varētu izveidot šo sistēmu. Jā, lidmašīnas ir kā viens no līdzekļiem, bet ir jāiet nākošos soļus, ko jau es teicu, varēja izdarīt jau iepriekš. Ja būtu iespējams politiskā griba, apņemšanās un izveidot šo, strādāt vairāk, runāt ar bruņotajiem spēkiem, kuriem ir spējas un kuriem ir zināšanas, pieredzi pārņemta no Ukrainas izlikt. Vienkārši vajadzēja kaut kādu laikam gribēšanu to izdarīt.